Noteiksim lietvārdiem dzimti, vīriešu vai sieviešu dzimte. Saule, tā saule vai tas saule, tā saule. Pareizi, saule ir sieviešu dzimtes vārds. Ogas, tās ogas, tie ogas. Pareizi, tās ogas. Tas ir sieviešu dzimtes vārds. Akmens, tā akmens, tas akmens. Jā, tas ir vīriešu dzimtes vārds. Pils, tā pils, tas pils. Pareizi. Tā pils. Ledus, tas ledus vai tā ledus. Pareizi, vīriešu dzimtes vārds ir ledus, tas ledus. Tas lācis, tā lācis. Pareizi, tas lācis. Bērns, tā bērns, tas bērns. Vīriešu dzimtes vārds tas bērns. Klints, tas vai tā. Pareizi, ja mēs liekam priekšā vārdu tā, tad izveidojas tā klints, sieviešu dzimtes vārds. Lietvārdam ir divas dzimtes, vīriešu un sieviešu dzimte. Lietvārdiem, kuri ir vīriešu dzimtē, ir galotnes s, š, is, us. Bet, ja lietvārds ir sieviešu dzimtē, tad pamatformā galotne ir a, e, s. Malacis!